Lai noskaidrotu, kā politiķi pildīs savas partijas rīcības programmas attiecībā uz izglītību un sociālām garantijām, 27. maijā Rācnamā notika Rīgas skolēnu vecāku konsultatīvās padomes organizētā diskusija, ko Rīgas vecāki vēlas un ko sagaidīs pēc vēlēšanām. Diskusijā plaši bija pārstāvētas politiskās partijas, deputātu kandidāti Rīgas mēra amatam, nevalstiskās organizācijas un preses pārstāvji. Diskusiju vadīja žurnāliste Daina Jāņkalne. Tā viena laba lieta tām priekšvēlēšanu sarunām, ja neļauj partijām savstarpēji strīdēties, ir, ka politiķi tiešām ir disponēti diskutēt un runāties un tiešām meklēt labāko risinājumu. Skaidrā realitāte neliecina, ka tuvākajā nākotnē pašvaldības finansējums izglītības sfērā varētu uzlaboties. Tieši otrādi budžets samazinās. Veiksmīgi jābalansē starp nepieciešamāko un svarīgāko. Pagaidām nav citu iespēju, kā situāciju pieņemt tāda, kāda tā ir. Partiju redzējums vai izpratne, kā situāciju nepasliktināt, bet izprast un konstruktīvi rīkoties, šodien ir ļoti svarīgs. Uz visiem jautājumiem skaidrs atbildes sagaidīt būtu nepamatots optimisms, bet galvenās partiju prioritātes izglītības jomā diskusijas laikā noteikti kļūs skaidrākas. Diskusijā izteica daudz viedokļus. Jāsaka gan, ka daudziem arī nebija īsti kompetents, vai tas ir valsts uzdevums vai pašvaldības, bet par to es šobrīd nediskutēšu. Bet, protams, liels paldies visām partijām, kuras ieradās un diskutēja par vecākiem svarīgiem jautājumiem. Jo būtība jau ir kāda. Viena lieta ir ierakstīt partijas programmā solījumus, bet reāli kā mēs to izdarīsim tieši nākamajā gadā. Mēs nevaram vēlēties Rīgu. Mēs varam vēlēties Rīgu, kāda viņa būs 2012. gadā, bet kā mēs dzīvosim līdz šim 2012. gadam. Rīgas iedzīvotājiem ir nepieciešams zināt, kādus reālus lēmumus deputātu kandidāti ir gatavi pieņemt problēmu risināšanai šajā sarežģītajā laikā. Šī diskusija bija ļoti vajadzīga mums, lai mēs saprastu, ko mēs nākotnē varētu gaidīt, un jūsu dokumentātais mums palīdzēs pēc tam viņiem atgādināt šos solījumus tad, kad viņi būs domē nokļuvuši un varbūt būs jau aizmirsuši, un, kā saka, to, ko viņi solīja šobrīd. Turpināsim aktīvi piedalīties Rīgas domes darbā arī pēc vēlēšanām, pievēršot uzmanību, kā realizējas priekšvēlēšanu laikā dotie solījumi.